Čau visiem! Šodienas video būs Maija favorīti. Favorītu video es nekad neesmu taisījusi, tāpēc man likās, ka tā ir laba ideja uzfilmēt Maija favorītus. Šomēnes man nav diezko daudz favorīti, bet tas, kas ir, to arī jums parādīšu. Lielākā daļa pārsvarā ir beauty favorīti, tā kā, jā. Pirmais favorīts šajā mēnesī man ir šī te Max Factor bāze make-upam, jeb primeris. Man vienmēr nepatic, ka man kosmētika neturās visas dienas garumā. Un līdz ar to nesen es beidzot saņēmos un nopirku šo te Max Factor Facefinity primeri un visu māja mēnesi es viņu lietoju un man viņš ļoti patīk. Man ir ļoti svarīgi, lai man zem acīm un uz tērpiem un vaikiem turētos ilgāk tonālais. Un šis te produkts tiešām paildzināja tonālā, tā saka, mūžu uz manas sejas, un jā, man tiešām patīk, un es domāju, ka es viennozīmīgi turpināšu lietot līdz pašām beigām. Nākošais produkts tika nopirkts diezgan spontāni, es teikšu, kā saka, uz ātru roku, jo es biju Alfā ar savu draugu Rimi, un man vajadzēja ātri nopirkt kaut kādu vieglas konsistences tonālo krēmu. Un beigās es izvēlējos, pareizāk es paķēru, kā teicu, uz ātru roku, šo te Bell CC krēmu, jeb CC Cream. Uz tūbiņas rakstīts, ka šis krēms piešķir pelēcīgai nogurušajai un blāvai sejas ādai skaistu un dabisku mirdzumu. Un tā tiešām ir. Uz šo brīdi šis ir vienīgais tonālais, ko es lietoju, jo man viņš ļoti patīk. Nākošais Maija favorīts man bija sakarā ar matiem, un tas ir matu augšanas stimulators plāniem un krāsotiem matiem. Lūk, šāds viņš izskatās šādā te paciņā. Un šo te, man liekas, es pirku drogās, ja nemaldos. Un basically tā ir tā kā eļļiņa, tur bija vairāk iepakojumi, es neatceros cik godīgi sakot, bet šis te man ir pēdējais šajā iepakojumā, jo mati ir palikuši daudz garāk nekā iepriekš. Vienīgais, kas man nepatīk, tas ir pielietojuma veids, jo šī eļļa ir tā kā jāiemērc 60 līdz 70 grādu karstā ūdenī un pēc tam jāuzklāj uz matiem, bet man besīja tā iemēršanas daļa, jo es nevaru uzreiz ar verdošu ūdeni pāri. Man tā kā, lai pagaidīt, ka man verdošais ūdens nedaudz atdziest, un tikai tad es varu likt. Bet produkts ir tiešām superīgs un patīk. Nākošais Maija favorīts man ir arī sakarā ar matiem, un tas ir šīs te Sajos matu putas. Pirmais, kas man šajās putās piesaistīja, bija tās uzgalis, kurš neizskatās kā parasts putu uzgalis. Jūs jau nevarat redzēt tik labi, bet jā, viņš ir savādāks, kas man patika. Es nezinu, kāpēc, tas īsti neko principā produktā jau nemaina, bet vienalga, man patīk šīs mazās detaļas. Tā kā mani mati krīt ārā un ir ļoti plāni, bez apjoma, man ir svarīgi lietot līdzekļus, kas ir domāti apjomā. Un šīs te putas ir tieši tas, kas man bija vajadzīgs. Ja tev ir plāni un mati bez apjoma, es tiešām iesaku šīs putas. Es viņas lieku tikai tā kā matu apakšējā daļā, ne uz saknēm. Ne, var arī uz saknēm likt, bet man kaut kā liekas, tad mati tā pārāk smagnēja tāda sajūta. Man personīgi viņas tiešām dod tādu apjomu lielāku un izskatās, ka mati ir biezāki nekā tie patiesībā ir. Un, jā. Pēdējais produkts ir dezodorants. Divi dezodoranti. Tas pats dezodorants tikai divās dažādās smaržās. Šis dezodorants saucās Garnier Neo. Šo dezodorantu es nopirku tikai tāpēc, ka manai draudzenei tāds bija, un es viņu pasmaržoju, un man absolūti iepatikās, kā tas smaržo. Un tad, kad es aizgāju uz veikalu, es nevarēju izlemt starp šīm divām smaržām, un es nopirku abas. Principā tas ir antiperspirants, kas nozīmē, ka viņiem ir liela, stiprāka iedarbība nekā dezodorantam. Viņiem abiem ir ļoti svaiga smarža un nedaudz arī tāda tā kā augļaina, nedaudz saldena smarža, kas man ļoti patīk. Tāpēc, jā, man viņi ļoti patīk. Paldies visiem par skatīšanos. Es ceru, ka jums patika šis video un tiksimies nākošajā video. Atā!